Sveiki! Priecājos jūs redzēt pie sevis šajā kanālā. Mani sauc Kristīna Devija, un es esmu certificēta transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Šodien es vēlos parunāt par tādu tēmu kā attiecības. Ļoti bieži sievietes galvenā tēma arī terapijā ir attiecības. Taču tas, ko sievietes bieži vien nesaprot, ir tas, ka attiecības nesākas kaut kur ārpus viņām, kad attiecības nenozīmē kaut ko darīt ar partneri vai kaut ko darīt ar attiecībām, bet bieži vien šis darbiņš, kas mums ir jādara, lai mēs varētu uzlabot savas attiecības vai veidot attiecības, ir darbiņš, kurš mums jādara sevī. Jo mums nav īsti zināšanu par to, kā tad veidot šīs attiecības, jo bieži vien mēs šīs attiecības veidojam aiz inerces, aiz tādas emocionālas impulsitātes, tāpēc, kad sievietes iemīlās un tālāk viņas jau vienkārši seko šīm savām emocijām, tam, kas notiek, bieži vien neapzinoties, kur šīs attiecības iet, kas vispār šajās attiecībās notiek. Un tādā veidā, neapzināti veidojot šīs attiecības, kaut kādā brīdī sieviete nonāk līdz punktam, kurā viņā ceļās kaut kāda pretestība, neapmierinātība un sajūta, kad viņa nav laimīga šajās attiecībās, taču visbiežāk viņa vaino šo otru cilvēku pie tā, ka attiecības nav tādas, kādas tās ir. Un tas, ko es esmu atklājusi, kad tieši vien sievietes pašas nav emocionāli pieaugušas, jo, lai veidotu patiešām pieaugušas, nobriedušas, apzinātas attiecības, sievietēm pašām ir jābūt pieaugušām un nobriedušām. Un tad mēs varam paskatīties uz atpakaļu, bieži vien uz savu dzimtu, uz to, kā attiecības ir veidojušas mūsu dzimtas sievietes, jo mēs kā meitas paņemam šos tādus mentālos modeļus un šīs tādas pārliecības no savas dzimtas, un viņas ir tik dziļi mūsos, ka mēs vienkārši turpinām tādā pat veidā veidot šīs attiecības. Tas, ko es darīju savā laikā, sākot risināt šo savu iekšējo problēmu ar attiecībām, es paskatījos uz savu dzimtu vismaz līdz 4. paudzei, lai ieraudzītu, cik dziļi manī ir šis nospiedums, kā es veidoju tālāk šīs savas attiecības. Un tad, kad mēs spējam palūkoties atpakaļ, kad mēs spējam paskatīties uz savas dzimtas sievietēm, ieraudzīt šīs pārliecības, ieraudzīt šos uzvedības modeļus, šīs programmas, kuras mēs glabājam sevī, ieraudzīt mūsu attiecības ar mūsu vecākiem, arī ar tēvu un ar māmu, tajā brīdī mēs spējam augt šajās attiecībās. Kamēr mēs nespējam palūkoties uz atpakaļu, tikmēr mēs šīs attiecības veidojam ļoti automātiski, ļoti impulsīvi, ļoti instinktīvi. Un, kā jau es teicu, lai veidot šīs attiecības, sievietēm ir jāpieaug emocionāli un jābūt diezgan apzinātām. Tur ir jāiegulda liels, dziļš darbs sevī, sevi saprotot un dziedinot attiecības gan sevī, gan dziedinot attiecības ar māmu un dziedinot attiecības arī ar tēvu. Jo, kā zināms, tēvs ir tas vīrietis, kurš iedod meitai šo pārliecību, kurš iedod meitai vērtību, kurš iedod meitai drosmi būt šajā pasaulē, parādīt sev kā sievietei. Tas, kas bieži vien notiek mūsu attiecībās, kad mēs neesam pieaugušas kā sievietes emocionāli, mums ir ļoti grūti izturēt pieaugušu cilvēku sarunas, emocijas. Un kā mēs to varam saprast? Mēs to varam saprast šādi. Ja mēs kā sievietes nespējam izturēt savu bērnu emocijas,
Tas nozīmē, ka mums ir tik šaurs šis tāds emocionālās tolerances loks, ko mēs varam izturēt. Tas nozīmē, ka mēs arī attiecībās nevaram izturēt mūsu partneru emocijas. Un ja mēs kā sievietes nevaram izturēt mūsu partneru emocijas, tādas kā kaut kur neapmierinātība, kaut kur dusmas, un ja mēs nespējam izturēt to, tolerēt un saturēt, tad mēs noslēdzamies. Mēs noslēdzamies sevī, mēs apvainojamies un nespējam runāt par kaut kādiem neērtiem jautājumiem. Un šeit ir stāsts par sievietes emocionālu pieaugšanu, par to, ka sieviete mācās saprast sevi, viņa mācās vairāk pārvaldīt šīs emocijas. Un jo sieviete ir pieaugušāka emocionāli, jo viņai ir vieglāk izturēt, saturēt bērnu emocijas un citu cilvēku emocijas. Un tad viņa nebēg, nenoslēdzās, nepretojās, necīnās un tā tālāk. Jo tas, kā mazs bērns reizēm, kad viņš netiek galā ar pārāk spēcīgām emocijām, tas, ko viņš dara, viņš noslēdzās, vai nu sāk cīnīties, vai bēg projām un tā tālāk. Un reizēm sievietei emocionāli nepieaugot, viņai ir šis pats uzvedības modelis, kad viņa nespēja izturēt šo tādu emociju spektru. Un tāpēc, tad, kad sieviete nav pieaugusi, viņai bieži vien ir šī ilūzija par attiecībām. Un šī ilūzija ir balstīta arī uz kaut kādām pasakām, uz kaut kādiem mistiskiem tēliem par to, kādām ir jābūt attiecībām, kad viņi skatās uz šīm attiecībām no tādas mazas meitenes pozīcijas, emocionāli nenobriedušas sievietes pozīcijas. Kad viņai no tās attīstības līmeņa, kurā viņa ir, emocionāla attīstības līmeņa, viņa skatās un gaida kādu, kurš atnāks, kurš viņu izglābs, kurš viņu iemīlēs, kādu īpašo cilvēku. Taču tad, kad sieviete arvien vairāk pieaug emocionāli, tad viņa saprot, ka viņa nevis meklē kādu vai gaida kādu, bet viņa veido attiecības ar otru cilvēku. Viņa veido šīs attiecības, viņa spēja runāt par savām vajadzībām, viņa spēja izturēt savas emocijas, cita cilvēka emocijas, viņa spēja iet cauri sarežģītām situācijām. Un tas ir stāsts par tādu emocionālo briedumu. Un šeit ir arī jārunā par intimitāti, jo mūsdienu sabiedrībā bieži vien mēs esam attiecībās kaut kādu iemeslu dēļ. Sievietes paliek attiecībās, tāpēc, kad viņu vecāki šķīrās un viņas negrib to saviem bērniem, tāpēc viņas ir izdomājušas, ka viņas paliks attiecībās. Un tādā veidā šais attiecībās varbūt jau sen vairs nav šī tuvība un intimitāte, bet viņas paliek kaut kādu iemeslu dēļ, vai tāpēc, ka viņām nav naudas, lai viņas būtu patstāvīgas, vai viņas nespēj to nodrošināt, vai tāpēc, ka ir daudz šo iemeslu, kāpēc sievietes paliek attiecībās, viņas ir nelaimīgas. Un šeit ir stāsts par to intimitāti, par to tuvību, par to neredzamo saikni, kur ir starp partneriem, pēc kuras mēs patiesībā visi ilgojamies. Taču nenobriedusi sieviete un tieši tāpat nenobriedis vīrietis, šī saikne, emocionālā tuvības saikne, viņa neveidojās. Jo to var izdarīt tikai pieauguši, nobrieduši cilvēki, veidot šo emocionālo tuvību, ejot cauri dažādām grūtībām, jo arī savā praksē es bieži pieredzu, kad sievietēm ir problēmas ar šo tādu emocionālo tuvību un bieži vien viņas noslēdzās, un tad viņas pārdzīvo par to, kad vīrietim kaut kur malā ir attiecības, taču, ja paskatāmies uz to, varbūt tā bišķiņ plašāk, varbūt tā sistēmiskāk, tad mēs varam ieraudzīt, ka tā sieviete nav savā vietā, tā vieta ir tukša.
sievietes vieta ir tukša. Viņa ir kļuvusi par māti, par tādu kalpotāju, par izpildītāju, bet šī sievietes vieta, kura iet šajā tuvībā, tā vieta ir tukša. Un šeit jau sievietēm, mums kā sievietēm ir jāuzņemās atbildība par to, kā mums veidot šīs attiecības, un tas ir par šo pieaugšanu. Un šeit ir jāsaka, ka mēs nevaram izveidot nobriedušas, pieaugušas, apzinātas attiecības ar to pašu mentālo modeli, domāšanas modeli, kas ir mūsos. Mēs nevaram izveidot nobriedušas attiecības ar šo tādu šauro emociju spektru un emocionālo tādu pārvaldīšanu. Lai mēs spētu būt šādās attiecībās, tuvībā, intimitātē, mums ir jāpieaug pašām. Jo mēs vienmēr satiksim to, kas mēs esam. Mēs vienmēr satiksim kādu cilvēku, kurš ir atbilstoši mūsu apziņas līmenim, mūsu emocionālās attīstības līmenim, mūsu izaugsmes līmenim. Un tāpēc šeit ir stāsts arī par mūsu, gan par dzimtu, gan par mūsu tēvu. Jo mūsu tēvs, kā es teicu, ir tās, kurš iedod mums šo pieredzi. Un lai mēs varētu vispār saprast, no kurienes mēs jūtam šo nepārliecinātību, no kurienes mūsos ir radušies šie tādi mentālie modeļi, aizsardzības, pārliecības, šī zemā pašapziņa, mums ir jādodās šajās attiecībās ar tēvu, jo tēvs ir tas vīrietis, kurš mums iedod šo sajūtu kā sievietēm uz visu mūsu dzīvi, par to, kā mēs vispār redzēsim vīrieti, kā mēs ar viņu miedarbosimies. Un ja tēvs sievietē ir bijis vardarbīgs, tad sievietē ir šis tāds imprints, nospiedums iekšā par to, ka vīrieši ir bīstami. Un viņa dzīvos ar šo sajūtu, ka vīrieši ir bīstami, nespējot atvērties šai tuvībai, intimitātei. Un domājot, ka tādas ir attiecības vai ka otrs cilvēks ir vainīgs. Vai ja tēvs nav bijis emocionāli pieejams, tad arī sievietei ir šī tāda zemā pašapziņa par to, ka viņa nekādi nevar saņemt no šī vīrieša šo tādu atbalstu, mīlestību. Un viņa izvēlēsies tādus pašus emocionāli nepieejams vīriešus un arī jutīsies nelaimīga. Tāpēc tas darbiņš, kas mums jādara, mums ir jādodās sevī. Mums ir jāstrādā ar savu iekšējo pasauli. Un to mēs sākam darīt sevī, sākot pētīt šīs attiecības arī ar tēvu. Tāpēc aicinu jūs uz praktikumu klātienē, kurā mēs strādāsim ar tēva figūru, lai saprastu, kā mēs vispār izvēlamies vīriešus, kāds ir vīrieša nospiedums mūsu psihē un kā mainīt sevī šīs programmas, šo tēlu, lai mēs varētu veidot tādas attiecības, kurās mēs jūtamies labi, kurās mēs jūtamies kā sievietes, pieaugušas, nobriedušas, veidojot šīs tuvās un intīmās attiecības. Ja tev šis video bija noderīgs, priecāšos par tavu patīk, un ja pierakstīsies jaunumiem šim kanālam, un ja tu padalīsies ar kādu, kuram šis ir noderīgi, un, protams, aicināšu tevi uz klātienes praktikumu, lai izstrādātu šīs tēmas. Klātienes praktikums norisināsies gan Liepājā, gan Rīgā. Uz tikšanos!